kad mēs veiksmīgi pabeidzām pirmo sezonu, tad mums parādījās ļoti daudz vēstules. Bija šī atdeva, mēs sapratām, ka cilvēki gaida mūsu raidījumu, un mēs gribējām turpināt sezonu. Pirmais, tā ir tā sajūta, tas ir interesanti. Tā ir tas klikšķis, tā saucamā ķīmija. Tad, kad tas tāpat kā meitenes ierauga, man viņa patīk, vai man viņa nepatīk, tāpat ar leģēm. Vienkārši, tāpēc gribās arī vairāk tāds raidījums vajadzētu, nevis tikai rātos bingo, tur visāds tāds sviests, kas tur iet pa televizoru. Nav nekas tur pamācošs, un tieši gribās vairāk to Latviju parādīt. Es saprotu, ka cilvēki grib rezultātu, lai kāds arī šis rezultāts būtu. Bet toreiz, kad filmēja to tanku, Horins ar Robi, visa prasa, atradāt. Ja ticam tam, ko stāsta vietējie cilvēki, tad tanks ir tur, kur upīti ietek. Upīti ietek šeit. Neatrada, Pēc tam braucām uz Daugavpili, atkal visi prasa, vai atradām Dzintaru istabu. Viņi grib, lai katru nedēļu mēs atrastu vienu nedēļu tanks, pēc tam Dzintaru istabu, pēc tam uz Mūrmužu brauc. Atrodām karakasi, atkal pāris muciņas ar zeltu un tādā garā. Ir. Domāju, ja mēs atrastu to Dzintaru istabu, tajā Daugavpilī, man liekas, ka mēs ar Robi jau būtu jau vienas uz Daugavas tur dziļumā kaut kur jau. Un rezultātu var atrast vienmēr, Lai arī Dzintaru istabu mēs neatradām, mēs esam nokļuvuši pie iespējams lielāka dārguma, pie vienas no lielākajām sikspārņu kolonijām Eiropā. Tas, ko lielākā daļa skatītāji arī atcerās vislielāko slēju, tas ir Laura Kāpostiņa lieliskais solo pēc iznīšanas no Velna zara. Tas, protams, bija ļoti smieklīgi. Kā tu jūties? Jūtos p***st. Jūtos p***st, vārdu tiešām nozīmē. Saprot, es atbraucu 200 vairāk kilometrus, lai ielīstu ezerā. Kur īstenībā nav. Bet kaut kāda govs noslīkus, man te vecens izstāstīja stāvvietā, kuru nevar atrast. Tagad, ja maķi pēdi, man te vēl pasaka, es nomiršu. Tur visu laiku jautrība ir, tā nevar pateikt, kurš notikums interesants. Katru reizi kaut kādu piedzīvojumu, mēs nekad nezinām, kas tur notiksies. Bet, interesants bija arī toreiz, kad braucām uz Mūrmužu to karakasi filmē. Kad Robis, kā jau profesionāls, gan drīz ūdenslīdēs izvēl to akvalangu ārā un rāda tautai, kā viss notiekās, kā te visi jāsaskroja kopā, kā jāliek, te viss tās mācību raidījums, kā jānīpst. Bet, kas izrādās, kad Horens iedevas kaut kādas sūdīga akvalangu, kam vispār blīves nav, un viss skābeklis izgāja ārā. Mēs zaudējam gaisu! Un tāda neielīdām, tāds izgāzāmies, tikai vecs sēta. Man ir grūti ienirt bez svariem, es nevaru. Bet kaut kas ciets tur ir, es domāju. Tad, kad mārs atverās, tad ar viņu ir ārkārtīgi viegli. Tas vienkārši super. Tad ir tik viegli, ka vislabāk partneri nevarētu vēlēties. Uzteic tā. Hurrā, hurrā, pasaka. Hurrā. Zini, kā viņi teica? Harrā. Bet tad, kad viņš aizvarās, tad atkal ir šausmīgi grūti. Katrā gadījumā nav vēlēcīgi. Redzi, tie koki, viss pilskalns, tie koki ir aplausti. Tā kā baigā vētra ir nesusies pāri. Baigās paaugstināts, ka jūra tālumā. Mēs kaut kur no turienes atbraucām. Tā ir tā ostsija. Jā, bet paskaties, ir vētra, ir sagāz uz tos kokus, un viņi nemaz nav aiztikt. Austrumu jūra. Tā viņi mētā. Tad te viss pilns, te vesela pilsēta bijusi, viss koka mājiņām. Neaptverami. Šī tāda pilskalna es neesmu redzējis savā mūžā. Man arī, tu ne tikai runā, kādreiz klausies arī, ko es runāju. Ja es runāju par kokiem nokritušiem. Koki nodīgi. Tad, kad aizvarās, tad ir grūti. Tad ir jāņem uz sevi viss tā kaut kā. Tā man liekas, varbūt tā nav, bet tā. Marī! Kur tu atkal blandies riņķī? Viss man jānes ir atkal. Jā, Klimovičs, interesants cilvēks viņš ir, bet man baigi grūti ir, kā zvaigznes ēnā atrasties.
Tad, kad ir leģenda, kas ir mana leģenda, jā, kur es viņu esmu tur atradis, jā, un gatavojies viņai, tad viss normāli. Klimovičs aiziet kaut kur otrā plānā, un es esmu priekšplānā, tad es normāli jūtos. Ja kāds es kopā ar Robi, viņš man aizēna, jā. Māris Un Roberts. un Roberts. Leģenda mednieki atpūši. Leģenda mednieki strādā visu laiku. Bet Leģenda medības es atramējums. Bišķi parokās kaut ko, pametīt kaut kādā pilskalnā pasēdi kaut kur zem Ozolu. Tā ir atpūta, aktīva atpūta. Kas varbūt labāks, nevis mājās sēdēt, bet braukt apkārt visu laiku. man liekas, ka mans darbs un atpūta, tas ir kaut kas tik ļoti cieši saistīts vienkārši. Atpūšos laikam no darba ģimenē, bet darbā es atpūšos no ģimenes. Tas tā. Es taču neesmu dzīvnieks, jā, man taču, negribas tikai pierīties, tur, jā, patiet, sapāroties un viss, jā. Man vajag kaut ko dvēselē arī, jā. Tauti gaida sensācija kaut kāda. Tad šis raidījums, es domāju, būs sižetiski un saturiski un scenārijas ziņā. Viņš būs ar lielāku dramaturģiju un viņš būs vairāk nekā tāds stāsts interesants, vai ne? Es ticu mūsu veiksmē un novēlējums ir, lai būs skatās. Lai būs skatās. Tas ir, galvenais ir skatītājs. Ja nav skatītāji, tad nav jēgas mums strādāt. Un tāpēc novēlu leģendu medniekiem, novēlu mums lielu plašu skatītāju auditoriju. Un es ticu, ka mums tāda būs.